uzcelts jauns kinoteātris Uzvara. Šīs ēkas celtniecībā ieguldīts vairāk nekā 1,5 miljona rubļu. Telpu iekšējais iekārtojums veidots latviešu tautiskajā stilā. Zālē vietas 330 skatītājiem. Uzgaidāmās telpās viss paredzēts darba ļaužu ērtai, kultūrālai atpūtai. Pilsētas iedzīvotāji priecīgi atzīmēja kinoteātra atklāšanu. Vakarā viņi noskatījās jauno padomju kinokomēdiju Mēs kaut kur esam tikušies. Kad jūs sākāt strādāt Bauskas? 60. gada vasarā atnācu uz kultūras namu, jā, pieteicos. Direktori teica, ej pie krūzmētras un runā, viņš tev norīkos maršrutu, pateiks, ko darīt un ko darīt. Jā. Un tad vienu gadu nostrādāju, tad gāju šoferu kursos. Pēc 4 mēnešiem bija šofers, iedeva man mašīnu te, sāku braukt mašīnu, rādīt kino. Tā, pastāstiet par kinoaparatūru. No kā sastāvēja šis komplekts? Tur bija 35 mm kino aparāti, kurus vajadzēja vest mašīnā, un katra punktā kraut ārā, viņi smagi bija, skaļruns bija, pastiprinātais bija, transformatoriņš bija, un tas motors bija arī, jā, kas to elektrību deva. To arī līdzvadājām. Un visi tā filmu kastes, ja vienu filmu rādīja, tad 2 kastes, ja 2, tad 4 kastes, un arī smagas. Jā, bija Metāla kastes? Pleķa, un tur tās ripas bija atkal kastītēs saliktas, filmu, jā. Ruļļi, jā. Oidiet, kas izvēlējās filmas? Un uz kurien jūs braucāt pēc kopijām? Dabīgi mēs ieteicam kinomehāniķi. Jelgava bija mūsu galvenais kinoprokāts. Čkalova ielā viņš bija. Tur bija šoferi 2, kas prokātā, kas veda mums. I Saulaine ieveda, uz direkciju, uz kinoteātri otrā pusē, tur noliktava bija, tur nolika filmas. Viņi sadalīja mums filmas, un mēs sarakstījām, kā saka, repertuāru, un braucām. Mēs zinājām, kādu to dienu rādīt, jau izreklamētu, un kādu uz nākošo reizi reklamēt. Jau mēs zinājām jau to. Pienāca brīvība Latvijā. Stāvējām pie kinoteātrī un domājām, ka sāksies zelta dzīve, bet mums, kinomehāniķiem, tas bija profesijas beigas. Dotācijas noņēma visas, republika mums jau dotācija bija. To noņēma, un cik tu jūs nopelniet? Kino direkcijai 60%, kinomehāniķiem 40%. Beigās es sāku saņemt ar visu braukšanu un rādīšanu. Pēdējo gadu 20 lati jau bija. 20 latu. Brīvības jau sāku. Oidiet, pastāstiet lūdzu par repertuāru. Kādas filmas cilvēkiem vairāk patīk? Indiešu filmu? Jā. Un visas tās Ziediņš ceļa putekļos laikam bija. Un vēl kādas tikai, tām piekrišana bija. Cik nerādīti, bet tas ir tanis padomu laikos. Jā. Mūsu laikos
sēdēja pie televizora un cilvēku un negāja uz kino. Atnāk 10, 15, ko tu vari ieņemt? Kad tev vajag benzīna un tev vajag algai. Cik maksāja biļeti padomu laikā? Pauskā? Lielie 20 kapeiku, bērniem 5. Pilsētā un laukos tā? Es pa pilsētu baidos jums teikt. Un kinoteātrī tad te jau pamatīgi uzcēlā. Te pamatīgi, es cik atceros te uzcēlā. Nu, un redziet, kā sanāca. Es aizgāju, to traku nesagaidījis, tad aizgāja Cintars, laikam arī, un palika Intiņa ar Kalniņu, ar kādu gadiņu mocījās un arī aiztaisīja ciet, pat kinoteātri aiztaisīja ciet. Un pēc kāda laika bija durvis atlaustas, radiatori nozāģēti, aizvesti kinoteātris tā. Kad atklāja jauno kinoteātri Maskavā? Mēs tā kā vēl toreiz turējāmies pie kultūras nama un atklāja, un viņi kaut kā bija atsevišķi vienu laiku, kādu gadu. Tauriņa bija direktore. Ir dzirdēta tā Tauriņa? Revolucionāra lielā. Tā bija direktore. Jā. Bet pēc tam mūs izdzina no kultūras nama uz kino teātri un nodibināja kino direkciju, kā atsevišķu. Mēs Rīgai piederējam un daļēji arī mūsu domai, pilsētas domai. Daļēji tikai. Rīga mums galvenais komandieris bija. Jā. Bet jūs atceraties no pusauģu gadiem, kad sāka būvēt kinoteātri? Es atceros. Kā es neatcerēšos, jo es braukāju pa Vecsauli, tur rādīju, viņu cēlāt ar to. Es atceros, kā no Saulēns viens meistars bija Ulmaņa laikā, kas tos smukumus tur taisīja, un no Vecsaules Mārtiņš Mazurs. Mazurs tur bija. Es redzēju Mazuru, kurš taisīja pa priekšu no papīra kaut kādus tos izgrieza. Un tad viņš pēc tajiem papīriem zīmēja uzkāpis uz trepēm vecais Mazurs. Redzēju savām acīm. Un tas saulainiec palīdz pie. Tur vairāki viņam bija tie foļē un zāli kārtoja. Meistari bija, kurus es varbūt arī nepazinu. Tur vairāki meistari bija. Jā, bet Mārtiņu atceros, jā, Mazuru. Visu mūžu jūs esat veltījusi kultūras darbam. Un savulaik bijusi valsts kino direkcijas direktore. Jā, bet ļoti īsu laiku. Kurā gadā jūs ieņemat šo vietu? No 75. gada maija līdz 76. gada rudenī. Pastāstiet, kā jūs nokļuvāt šajā postenī un ko jūs ieraudzījāt, kā bija? Nokļuvu, man bija tā kā paredzēts nedaudz ātrāk nokļuvu, kad nomira vecais kinodirektors Kalmieris. Bet tad man tika tā kā piedāvāts, kā jau tie laiki bija. Un mani ļoti, ļoti biedēja no kino direkcijas darba, jo viņi saka, tur ļoti bieži filmas saplēst un nozog skatus un visu. Un tā es tai pirmajā turē neaizgājos. Nu, un tad, kas bija pirms manis, es tāpat momentā nepateikšu.
Es strādāju tekstilu kombinātā Saule tādu īsu brītiņu, kā jau tas. Tajos laikos bija par partijas sekretāru un visu. Un tikko izsaukta uz rajona izpildu komiteju. Un man tika piedāvāts, kā saka, gandrīz ar rītdienu sākt darbu kinodirekcijā. Bet man tas iepriekšējais biedējums bija prātā. Un, var arī godīgi teikt, uz tajā laikā, lai dabūtu vieglo mašīnu, tur bija grūti laiki. Es biju iestājusies rindā un ar visu priekšnieku izstaigāšanu man bija uz tekstilu kombinātu savu tā mašīnu iedalīta. Un tāda izpildu komitejā es saku, es neiešu prom, ja es mainu darbvietu, es zaudēju savu rindu. Nāc rītā jau gandrīz darbā un mašīna būs, pārliksim uz direkciju. Tā es mašīnu iztirgoju un aizgāju uz direkciju. Man no kolektīva bija daudzi pazīstami jau tur, cik mēs neliels kolektīvs bijām. Kasieri bija pazīstami, kontrolieri daži un tā. Sākumā jau viss likās svešs, kaut gan no tā paša skatījuma likās, kas tur liels, kinomehāniķi griež ripu un viss. Pēc filmām katru nedēļu bija jābrauc trešdienās uz Jelgavu, uz nomu, tur mēs skatījāmies filmas. Tā Jelgava mums tās filmas izdalīja, kā jau tajos laikos, plāns, kases gabali, tad tukšās filmas. Kas bija tukšās, to mēs zinām. par uzvaru, par kā saka, komunismu un tā tālāk. Tās jau, ja tās bija 2-3 iegadījās, tad bija jādomā, kā tikt atkal ar plānu. Manā laikā gāja tā slavenā meksikāņu filma Esenija, indiešu Bobija. Muzikas skaņas mēs atkārtot dabujām. Kā tie laiki. Ja grib kaut ko dabūt vairāk kasē, jo gāja jau saucās, ka filma iet pa loku, ja? Ja to filmu gribi dabūt otrais, aizbrauc uz Jelgavu, bet ar kaut kādu nelielu kukulīti nevar teikt, tur nomā bija labi cilvēki un atsaucīgi. Bet, tomēr, ja tāds maza uzmanība, tā. Un bija kinodirekcijā tāda tradīcija, Jelgavas, kā saka, krievi vārds teica, prokātam nomai bija arī pakļāvās Bauskas rajons, Tukums, Dobele, Jelgava pati. Un tad reizi gadā kaut kur ziemā tika rīkot tāda, visu darbinieku, kinomehāniķu vienam rajonam bija uzdots tāda sanāksme. Un tad kaut vai to pusotru gadu nostrādājot, iekrit arī mums to balli rīkot. Jāsaka, kinomehāniķi bija ļoti atsaucīgi tie. Es esmu strādājis dažādos kolektīvos, bet vīriešu kolektīvā ir tomēr vieglāk. Kāpēc? Man tā liekas, ir mazāk skaldības un tādu intrigu, jo sieviešu kolektīvā strādā, tad tu jūti kaut kur tas šo. Bija gadījums tāds ļoti patīkami pildīja plānu vajadzēja gan tam lauku kinomehāniķim, gan kinodirekcijai. Tad bija tā, kinoteātrī gāja lielā naudas filma, pieņemsim tur Esenī vai ko. Un Sofozā Bauska tur rādīja, atkal tas ceļojošais, un tad saskaņoja tā, kā tās filmu ripas bija, tur mašīna bija, tā
noiet Bauskā viena ripa, tūlīt atbrauc aizved, un tā tās filmas mainījās. Un ar uz Jeļinu, jo lai visiem būtu plāns. Bija tādi interesanti gadījumi, bija, Pagaģī, ka varējām kinoteātrī rādīt. Tā bija pilns ar skolas bērniem, un tur bija iegadījušies 3 pieauguši vīrieši. Arī tādi gadījumi bija. Tad vairākas reizes arī, kad tās jaunās latviešu filmas bija, tad kas tam mums bija, Līga Liepiņa bija, tādas tikšanās. Bauskas kinoteātrī jūs strādājāt gandrīz 30 gadus. Jā. Un palikāt pēdējā, lai aizslēgtu durvis un nodotu atslēgas. Ir tāda lieta. Kinoteātrī, kino direkcijā es sāku strādāt no 1976. gada. Pirms tam es strādāju grāmatnīcā un tad es atnācu atpakaļ uz kino. Jo kino es jau pazinu no 14 gadu vecuma, kad skolēni varēja strādāt par iekšā laidējiem un par to brīvu skatīties filmas. Kino sāku strādāt kā kasiere kontroliere, ilgus gadus nostrādāju, tad es pārgāju uz grāmatvedību, strādāju par filmu kustības redaktori. Un tad jau finālā es biju direktora VI vietas izpildītāja un arī pati pēdējā paliku kinoteātrī, kad viņu likvidēja, nodevu visas atskaites, arhīvā nodevu visus dokumentus un nodevu atslēgas Dzeņa kungam un atvadījos no kino. Bet viena, diemžēl, vairāk ar maniem kopā nebija neviens no kinošķiem. Tas bija tad, kad kinoteātris jau faktiski bija slēgts. Jā, kinoteātris bija slēgts, bet bija jāsakārto visi dokumentācijas, visi zīmogi. Kā tādās lietās, kad likvidē organizācija, visas tās lietas bija jāizdara man. Filmu kustības redaktori. Ko tas nozīmē? Filmu kustības redaktori pienākumi bija plānot filmu, filmu kustību plānot. Bāzi mums bija Jelgavā, tur mēs pulcējāmies 5-6 reģioni. Un tur mēs plānojam filmas, vienu nedēļu filma ir Tukuma rajonā, nākošana nāk uz Bausku, man bija viss jāsplāno. Cik dienas filma ies kinoteātrī, kādos lauka punktos, jo pa to nedēļu nevar filmu izrādīt visos lauka punktos. Un, protams, arī tajā pašā laikā ne jau tikai viena filma atnāks pa Bausku, atnāk viņas 3-4. Tad tur viss ir jāsastāda tā, lai nebūtu nekādas, aizķeršanās, lai visu mēs varētu aptvert visu rajonu, visu izrādīt un atkal filmu atdot projām un sagaidīt nākošās. Un tad, protams, arī bija visas atskaites. Bija jāatskaitās par katru filmu, cik ir skatītāji, cik ir ieņēmumi. Padomu laikos tas bija ļoti strikti noteikts, vajadzēja atskaitīties par katru dokumentālo filmu, un to nevarēja uzrādīt, ka man uz filmu par Lielo Tēvijas karu, uz dokumentālo filmu ir atnākuši 2 cilvēki. Man vajadzēja rādīt, kad ir 52 vai 102 bijuši, un tā mēs jau tajā laikā jau kruķjām, ja tā var teikt, atskaitas, lai būtu viss pareizi un precīzi. Galvenais tas bija filmu kustības redaktora darbs. Darbs ar filmu, darbs ar filmas kustību. Laukos mēs rādījām visos, gan bārbeles un misas, un ir bijušas lielas lietavas, un kad tu aizbraukt nevar, tu vienkārši paliec lauka vidū, jo mašīna nogrimst vai iebuksē. Kādas filmas tajā laikā bija īpaši skatītāji iecienītas? Padomu laikos varētu teikt, ka apmeklētība vispār bija ļoti laba. Vislabākās jau bija, protams, indiešu filmas, kas bija pārpildīts zāles un pat cilvēki stāvēja, bija ar mieru stāvēt kājās.
Tā kā mums zālē bija tā slīpā grīda, tad tur līdz augšai gar maliņu stāvēt, bet 3 stundas nostāvēt. Un, ja zālē bija 368 sēdvietas, tad gaisa ar tur nebija vienkārši. Tad nāca modē, arī ne modē, bet, teiksim, sāk parādīties visi amerikāņu bojeviki, uz ko nāca cilvēki, sevišķi jaunieši, un tad jau pamazām vecākā paudze atkrita. Jo tad visi nāca uz šitiem bojevikiem, uz šausmu filmām, tad jau pamazām pazuda bērnu seansi. Tos vairs nedemonstrēja. Bet tas jau ir tā, jau tuvāk šitiem laikiem. Ilgais ceļš kāpās, kas bija ļoti labi apmeklēta. Bet tā arī tiešām bija tā vērts, jo viņi bija, es uzskatu, viena no labākajām latviešu filmām. Vai Baskā jūs rādījāt arī mūzikas skaņus, amerikāņu? Jā, mēs rādījām, bet pirms tam mēs paši braucām ar lielo mašīnu smago uz Rīgu skatīties mūzikas skaņas. Es vēl atceros, kad jo taču Oigars vēl toreiz tādas trepītas, jo grūti jau iekāpt tai mašīnā, ne jau katrs pār to bortā var pārlekt. Bet tāda lieta arī bija, ka mēs paši braucām jo nevarējām sagaidīt, ka pie mūsu Bauskā būs mūzikas skaņas, jo tā filma jau bija tik izreklamēta un tik populāra, kad un man liekas vēl pat otro reizi brauc kāda. Mēs visa grupa uzreiz neaizbraucām, bet pēc tam vēl kādu brauc otro reizi. Un Bauskā zāle bija pārpildīta. Jā. Mūzikas skaņos. Ja nemaldos, tad Bauska rādīja visas 6 dienas, visu nedēļu. Jo viņa jau arī bija pagara, viņa 2 seanses tikai pa dienu gāja. Ka visu nedēļu Bauska rādīja. Un viss seans jau... Es atceros to, ka mana vecāmā 3 dienas pēc kārtas gāja uz to filmu. Un viņa bija priecīga, ka mazmēt viņiem vietu izgādāja pa blatu. Brīvdiena bija, vecgadu vakars. 1. janvārī jau atkal visu uz darbu. Visi svētki, principā diena. Svētdienās ātrāk jau. Tā darbdienās bija seans 5, 7, 9. 3 seans dienā. Ja bija 2 sēriju filma, tad bija 5 un 8. Tāda mums bija tā darba specifika, kad tas rīt cēliens un tā pusdienas laiks ir brīvs un strādā vakarā, kad citi iet mājās atpūšās, tad mēs sākam strādāt. Tad, kad ir cilvēki, kā teiksim, agrāk, kad kino bija apmeklēts, to tur nejūt, tas laiks paskrēja, bet tad jau, kad sākās tas periods, kad atnāk 5, atnāk 6 cilvēki, tad tas vakars likās bezgalīgs. Un bija citreiz pat tik tā, kad var domāt, kaut vai 9 neviens neatnākt, varētu ātrāk tikt mājās. Tā arī bijis. Mums bija ļoti skaistas kino balvas. Katru gadu augustā mēs jo mums bija kino 27. augustā, es patreiz neatceros vairāk. Man liekas, 27. augustā bija kino darbinieku diena. Tas mums bija tāda tradīcija, kad mēs rīkojam balvas. Mums ir bijuši gan, teiksim, Somu pirtīs balvas, bet lielāko daļu mēs rīkojam savā kinoteātrī. Jo tur ir ļoti laba akustika, mums vienmēr bija dzīvā mūzika. Un tad balējāmies līdz rītam. Un, protams, piedalījās visi, gan lauku mehāniķi, gan vietējie, gan tāpat sievas ņēma vīrus līdzi, vīri ņēma sievas līdzi. Mēs visi, teiksim, nav tā, ka tikai mēs plikie klinšķiki. Tad mums bija ļoti laba draudzība ar Lietuvas kino direkciju. Viņi brauc pie mūsu ciemos, mēs braucām pie viņiem ciemos, pieredzes apmaiņā. Tad mēs uz Dobeli, mums bija ļoti labi saskars, mums bija direktors Raimons tāds tur, tagad jau viņš arī vairs cilvēks nav. Tur mēs braucām pieredzes apmaiņās, teiksim, apstīties viņu kinoteātri, kā viņi strādā, kā. Un te jau, protams, arī pēc tam bija vienmēr saviesīgie vakari. Tad esam uz Turču.
Paška kādreiz bija. Aizkraupa. Tagad uz aizkraupu, jā. Tur mēs esam braukuši. Nu, vispār saviesīgā dzīve mums arvienmēr bija augstā līmenī. Bet jums bija arī vēl kādas citas tradīcijas, varbūt jūs kopā talkojāt? Jā, parādi, mēs taču braucām, mums bija šefības kolhos Skaistkalnē. Braucām lasīt kartupeļus. Tas bija, nu, tur bija zināmas dienas jānostrādā, jo tas bija visiem obligāti. Nu, mašīna, teiksim, Oļģēts mūsu šoferis, mēs 5 sievas vai vēl kāds vīrs, nu, kā komandas salasās, aizbraucam, palisam kartupeļus, tad uz lauku atved pusdienas, pēdam, un tad tie kolhos cilvēki jau laikam redz, kas tie pilsētnieki, tā kādi viņi tie lasītāji tur ir. Viņi parasti teikt, jūs variet braukt mājās. Nu, tad mēs braucam mājās, un tik ātri mājās nevar braukt, nu, kad 2 mājās no Talkas, jau. Nu, tad parasti braucam uz mežu sēņot jau. Un tad jau iesēņojām līdz 6-7, un ja kāds prasīja, jā, mēs ļoti ilgi strādājam. Bijām, jā, Talkās bija. Mēs pat labi atrodamies Bauskas muzejā, un jūs, Inta, sēžat vēsturiskā krāslā, piecalieties un nodemonstrējiet. Tādi krēsli, nu ne ļoti stipri līdzīgi, bet nu, princips viss tas pats, tādi bija pirmie krēsli kinoteātrī. Foijē bija tādi atpaļi galdiņi, un apkārt bija, nu, kur teiksim, cilvēkam pirms kino apsēsties un pagaidīja, kamēr viņi laidīs zālē, un tādos krēslos viss sēdēja. Pēc tam jau viņi pamazām pazuda, izgāja no ierindas, viņi sāka jukt un brukt. Un tad jau nāca modīgāk krēsli, mīkstāk un visādā ziņā, bet jā, šitā te es atceros, tāpēc, ka es ieraudzījis reiz kino. Vai jums nācies izmantot skaitītļus savas Jā, karjeras un sākumā? kā vēl? Visas atskaites taču gāja uz šitiem kauliņiem. Es pat tagad nezinu, vai es mācētu var Pavienīgi. 22 plus, teiksim, 4, 96. Nē, ietāju. Nav aizmirsts. Kā jūs nokļuvāt kinoteātrī? Kinoteātrī es vēl puika būdams dzīvojot Mežotnē, 8. klasē mācoties, es jau gāju braucu puišiem līdzi un lēnam sāku man atļauj piedalīties kino demonstrēšanā un līdz ar to arī vidusskolas laiku es braukāju līdzi un pelnīju savu rubli, iestrādāju un arī pēc vidusskolas beigšanas es aizgāju uz 3. tehnisko skolu Rīgā, kur ieguvu augstākā kinomehāniķa kategoriju. Un 75. gadā es atgriezos kinoteātrī un patstāvīgi strādāju, un savienošanas kārtībā strādāju par kinomehāniķu, lauku kino iekārtās līdz pat 86. gada februārim 1. kad rajona izpildu komiteja man uzaicināja darbā par kino direkcijas direktoru. Atšķirība, kāda, teiksim, tā kārtība, kāda apstiprināja kino direkcijas direktorus amatā bija, kad rajona izpildu komitejas sēde ieteica un saskaņojot ar kinematogrāfijas komiteju Rīgā. Tikai, kā saka, un līdz ar to, jo toreiz jau dotēja kino nomu, visas iekārtas un transportu piešķīra valsts, šo te kvotu kārtībā saucamo. Un visas bāzes, apgādes bāzes bija Rīgā. Līdz ar to mums bija kino teātris bija un remonta bāze bija Plūdoņa iela 28 pretim kino teātrim, kur tagad ir šīs te elektro un veikals tas, jo tur bija mūsu tīri tehniskā bāze. Es jau biju viens no
jaunākajiem direktoriem. Es direktoru kļuvu, kad man vēl nebija 30 gadi. Mana pamata funkcija bija kā direktoram. Es pārņēmu kino direkciju tad, kad bija 55 darbinieki un 55 darbinieki un 15 autotransporta vienības, un mēs bijām 5 cilvēku administrācija. Bija tehniskais vadītājs, tas nodrošināja to tehnisko pusi, un man kā kino direkcijas direktoram, man bija, protams, jārūpējas par kadriem, par kadru nosūtīšanu, pieņemšanu, kā saka, pēc skolas atkal rūpēties, lai būtu kadri, un, protams, šī te repertuāra izvēle un informācija. Avīzēs ir bijuši arī raksti par atsevišķām filmām, ko iesaka, principā, noskatīties tādā un tādā laika posmā. Un, protams, ekonomiskā patstāvība finanšu plāna izpildes nodrošināšana. Tas bija līdz 90. gadam. Pēc jau 90. gada tā bija jau, tad funkcija sāka palielināties, jo darbinieki sāka samazināties kinotīklus. Līdz ar to jau bija jāstrādā pie kinoteātra kopējās, varētu teikt, attīstība jau nebija pēc 90. gada, bija tikai šī te izdzīvošana un strādāšana. Pagājuši gadu kinoteātrim varētu svinēt 70 gadu jubileju. Kinoteātris ir uzcelts un atklāts, nodots eksploatācijā 1954. gadā. Un kā patstāvība vienīgi pēc tam, kad izbeidz funkcionēt kinoteātris Plūdoņu ielas. Publikācijā Bauska dzīvē 97. gadā ir bijis apraksts tam momentam, kad bija uz tās robežas, kad tīri šī finanses izdzīvošana bija aktuāla un kinoteātra pastāvēšana bija aktuāla. Samazinājās arī, teiksim, apmeklētāju skaits, priekškars pacēlās, ienāca video, un kino tīkls Rīgā sāka modernizēties, līdz ar to apmeklētāju skaits sārūka diezgan, jo bija tā, ka ēka piederēja rajona izpildu komitejā, zemi jau bija nodota mantojumā, bija privāti īpašniekam. Līdz ar to sākās problēmas ar šo īpašumu, kas ir zem kinoteātra. Šodien es nezinu, vai tā problēma ir, bet ir mainījušies kinoteātrim ēka īpašnieki. Kā jūs izmantojāt kinoteātra pārējās iespējas? Tur ļoti skaisti zāli, vestibils. Jā, sākoties sākumā kinoteātris savu piepildījumu atrada tikai demonstrējot filmas, kā saka, nodrošināt bērnu kino seansus. Un tad laikā jau kino sākās arī, bija pa dienu bērnu dārziem, 3 bija bērnu seansus, vakarā bija pieaugušo. Nākot jau šīm pārmaiņām jau uz 90. gadu sākums, 80. gadu beigās, kinoteātris tika izmantots arī dažādu sanāksmu un cilvēku pulcēšanās vieta, jo kinoteātrī bija 350 vietas, tas varēja nodrošināt aktuālu tādu tikšanos arī ar teiksim, bija tas pats vides aizsardzības klubs, kas no mums bija nomājuši kinoteātra telpas, protams, par nelielu samaksu, lai mēs varētu. Kinoteātris tika izmantots arī 90. gadu jau uz vidus, tad jau mēs sākām izdzīvošanas dēļ, sākām kinoteātri iznomēt telpas. Tas bija sāpīgi, kad bija priekš jādod. Tas pats galvenā ieeja bija jādod veikalam, kad bija jāsāk šim te
lietoto apģērbu pārdošana, iznumā telpas, bet, kā es saku, tas bija naudas jautājums, jo telpas tukšas stāvēja un naudas trūka, un līdz ar to mēs varējām arī, kā saka, šos 90. gadus izdzīvot, jo, kā redzams, 2000. gadā kinoteātris kā tāds beidz, kino direkcija kā tāda beidz pastāvēt. Gribētu uzzināt vairāk par tā laika repertuāru. Jūs teicāt, ik vakaros demonstrēja 2 dažādas filmas. Vai jūs varētu minēt kādu konkrētu? Filmas, katrā ziņā mums bija toreiz arī uzlikts plāns. Vajadzēja plānu pildīt, jo tā bija atkarīgas arī piemaksas, tā saucamās prēmijas pie algas. Un, protams, ja mēs varējām, minēšu vienu piemēru, kā Bauskas kinoteātrī 87. gadā tika mainīta aparatūra. Un tas aizņēma 20 dienas. Un tad man kā kinodirekcijas direktoram vajadzēja nodrošināt to mēnešu ieņēmumu izpildi. Nu, protams, es braucu meklēt uz Jelgavas kino nomu, kas bija tiešām mūsu piegādātāji vēl bez Rīgas. Rīgā mums bija tā pastarpināta. Un tad es atkārtot atvedu 2 filmas. Traka ir pasaule un Fantomas. Un līdz ar to es varēju izpildīt visa mēneša ieņēmumus. Un, jo cilvēki tad vēl bija, tas bija, jo filmas bija izņemts no šīs nomas, no prokāta, bet kopijas bija saglabājušās Jelgavā un uz savu risku un atbildību, lai varētu, teiksim, šo te finansiālo stāvokli par tikpat, cik nebijām rādījuši 20 kaut kādas 4 dienas vai 20. To es atceros tomēr. Nu, mums bija padomju filmu repertuārs ļoti liels. Tā kā tur mēs rādījām to pašu Maskavu vasarām netic, uz ko cilvēki nāca. Ziemas ķiršus rādījām, un tas laiks bija raksturīgs ar to vēl, kad es atnākot pa kinodirekcijas direktoru, bija ļoti piestrādāju pie tā, lai baušniekiem būtu pieejamas tikšanās ar aktieriem un Rīgas kinostudijas filmu pirmizrādes. Te es varu minēt aktierus, kas ir bijuši pie mums, Mirdza Mārtiņsona ar filmu, bija Gunārs Cilīnskis ar filmu pirmizrādi, ja mēs visu to pārcietīsim. Bija brāļi Žagari ar filmu Apveceļš, ja nemaldos. Tad bija vēl Alois Brenčs un Slucka ar veco jūrnieku Līgzdu. Nu, šādas te tikšanās, kas man tagad palikuši prātā, vēl var minēt ļoti daudz, jo mēs nodrošinājām praktiski balvas, ko šīm pirmizrādēm, un mēs arī centāmies, teiksim, aizvest, mēs braucām uz Svitens lielo klubu, uz saucamo Līdumu klubu, uz mūsu centra klubu, jo centāmies izmantot šos te, ja aktieri ir atbraukuši, izmantot šo aktieru ansambli, kā saka, arī, lai nodrošinātu lauku ļaudīm arī pieeja šām te aktieriem, šām te filmu pirmizrādēm. Bijām arī Mežotas pilī, ir bijuši tikšanās kā aktieriem. Tā kā un šie te aktieri un režisori bija ļoti īpaši pārsteigti, ka viņi ienāca šai kinoteātrī, it kā tipveida padomu projekts, ja, kur ir kinoteātri Balķīskā un Viļņā un visu šī tipa, bet kā ienākot un paskatoties, ko mūsu dižgari Mārtiņš Mazurs un Mārtiņš Zaurs ir veikuši, lai šis kinoteātris izskatītos ne tikai citādāk, bet izcili citādāk nekā citi šie klasiskie kinoteātri, kas atradās pa visu Padomu Savienību, jo viņš bija celts jau tīri kā kinoteātra vajadzībām, nevis pielāgot šī ēka. Un arī Mārtiņš Zaurs vēl savu kolekciju, ja nemaldos, 89. gadā izstādīja. Mums bija foje, jo šis foje bija piemērots, tā vide bija piemērota tam, ka tu varēji arī veikt un Mārtiņa Zaura tās gleznas izstādīt un Zaura šo te kolekciju. Tas raksturīgs tam laikam ir, kad šis tēlnieks ir piedalījies kinoteātri, teiksim, tapšanā, visi rokturi, kas bija tie
tie bija viņa veidoti pie ieejas durvīm un katrā kinoteātra durvju veidojums un tā tālāk un tā tālāk. Tur ir diezgan viņa ieguldīts tā laika darbs. Māra. Jūsu tēvs piedalījās kinoteātra Bauska interjera iekārtošanā. Vai jūs atceraties to laiku? Godīgi sakot, to laiku es atceros ļoti maz, jo, ja tas būtu bijis tāds ļoti radošs darbs, tad varbūt tas uz vietas jūklī tiek darīts. Bet tā kā tas bija vai nu kombinētā māksla, vai arī kaut kādās citās darbnīcās, tad diezgan maz, jo es zinu, kad bez Bauskas bija vēl Latgalē, laikam, ka tie bija balviņi, ja nemaldos, tad varētu paskatīties vienkārši noskaidrot, vai ir tur tas kinoteātrs. Un tas bija tīri tāds, varam teikt, tāds vairāk peļņas darbs un mazāk radošs darbs, kā māksliniekam. Vai jūs esat bijis kinoteātrī? Vienu reizi, tad, kad es biju skolniece, kad es no šejienes aizbraucu uz Bausku, un te bija dienas seans. Un lai es tā tagad pateiktu, kā tu izskatīji, tiemžēl ne. Un tikai no žēl ir tā, ka katreiz garam brauc, es domāju, pietiekoši liela ēka, un vai Bauskai viņa nav vajadzīga, un ka tagad ir tā izsole, un tur projekti ir dažādi. Protams, ka šodien vairs kinoteātris nav vajadzīgs, tas ir skaidrs. Jo katrs skatās mājās un tā kā. Droši vien, kad es vairāk zinātu par to kinoteātri, ja es uz vietas dzīvotu. Jo, protams, skolas gados es daudz gāju uz kino, bet tā ir īsti. Protams, tas arī bija, kā saka, variants, kā nopelnīt, lai izdzīvotu, jo cilvēki bija ieinteresēti, nāca uz pirmizrādēm ļoti tā bija ieinteresēti un apmeklēja šīs tikšanās. Kā jūs nodrošinājāt filmu publicitāti? Vēl bija kolēģis, gribēja pieminēt Krūzmētra Guntars, kas bija ilgstošs arī mūsu kolēģis un kinoteātra mākslinieks. Un viņa ziņā bija šo lielo afišu zīmēšana, kas bija kinoteātru ieejā pa labi un pa kreisi no ieejas. Tas bija mūsu uzdevums nodrošināt šo te publicitāti. Labs ienākuma avots bija arī tas, kad 90. gadu sākumā tika nodrošināta video aparatūra un video filmu demonstrēšana jau otrā stāvā, tur, kur mums bija administrācijas ēkas, jo tas jau bija tas, kad bija pieejams šīs te video filmas, tāpat Rīgā Nomā un ar šo video filmu demonstrēšanu mēs arī sev pelnījām naudu. Un Mārtiņš Mazurs? Mārtiņš Mazurs praktiski izstādījās ar savām gleznām. Ja nemaldos, es tagad nezinu, 2 vai 3 reizes. Viena no pēdējām filmām, ko skatītāji gaidīja visā rajonā un bija iecienīta, tā bija 97. gadā uzņemtā filma Likteņdzirnis. Un demona izplatīšanas tiesībās piederēja vienai privātai personai tajā laikā, bija iedotas un līdz ar to bija ļoti saplānots bija. Un es atceros 87. gadā uz Ziemassvētkiem
bija man kā vadītājiem, man bija ļoti liels risks, ka es varu, kā saka, ka es varu nedabūt to filmu tā, kā man solīja, jo zinot šo te privātu īpašnieku, un kas tad notika? Tad es jau iepriekšējā vakarā sazvanījos ar Liepāju, kur filmu beidz demonstrēt, un tādā laikā jau filmas veda bija tas autobusu parks, kas vienkārši transportēja no Liepājas autos uz Rīgas autos. Bet tā kā man viņa bija ieplānota, bet pārliecība, kad neaizdod kaut kam citam un pasaka dabūsi Dzinta ar šo filmu pēc 3 dienām, ja mums jau bija rajonā izziņots jau sākot ar to brīdi, kad es viņu atvedu skolas, viss ik pēc 2 stundām, jo visur centāmies tādā īsajā laikā bija jau saplānots un iedomājieties situāciju. Tagad saplānot cilvēku atnāk un filmu pēc 3 dienām. Un tad es sēdos savā Moskvičā personīgajā, tad vēl atceros sniegs bija un grūti braukt. No rīta es sagaidīju šo te Liepājas autobusu, ieliku filmu mašīnas bagāžniekā kopiju un tad es braucu uz māju un tad es, kā saka, varēju mierīgi elpot un manas bažas bija ļoti pamatotas, jo pēc tam bija zvans par kādām tiesībām filmu paņemt, bet es saku, es jūs ieplānot, jā, bet es biju domājis šodien pārplānot. Es iedomāju, tie cilvēki, skatītāji, kas gaidīja, kas varēja nesagaidīt, un jo viņiem rīdā liekas, iedos vai neiedos baušniekiem, tāda arī bija situācija ar likteņdzirnām. Jāpiemīt, kad kino iekārtas taisīja armijas rūpnīcas, un faktiski viņi ļoti labā kvalitātē bija, salīdzinot, teiksim, skaņas iekārtas un tā tālāk, ja mēs sadzīvē nevarējām dabūt, kā saka, šitiem vokāli instrumentāli ansambļi nevarēja dabūt pastiprināšanas iekārtas skaņu, tad kino tīkls bija armija nodrošinājis ar kvalitatīvu armijas rūpnīcas, nodrošināja kinotehniku. Jā, atdzīvina. Bauskā ir jāatdzīvina kino izrādīšanas vieta, jo ir ļoti daudz labu filmu, labu kopiju, ko ik pa laikam skatītājs Bauskā skatītos. Bet nokavēts ir tas sākums, ka šo kinoteātri varēja jau uztaisīt par multifunkcionālo tādu vietu, kas ir noderīga koncertiem, kas ir noderīga filmas izrādīšanai, kas ir noderīga tikšanās ar pazīstamiem cilvēkiem, jo tehniskās iespējas ir ļoti lielas, paceļamā grīda, nolaižamā grīda, un viņu kinoteātri varēja saglabāt, teiksim, modernizējot, protams, ieliekot krēslus, kur cilvēks sēž tādos mīkstos un ar visu pārējo komfortu. Šo te kinoteātri 90. gados es arī tādā laikā nāca tādu priekšlikumu, jo kultūras namā vietu jo bija minimāli. Šeit bija lielā zāle un foyer, kur varēja izvietot visu pārējo uz to momentu. Viņi varēja uztaisīt kā multifunkcionālu tādu ēku, jo vienu pašu kino šodien jūs saprotat, ja biļeti maksā jau 5-7 eiro un Bauskas publika jau sistemātiski neiet, bet ik pa laikam atsevišķas filmas, atsevišķus, teiksim, dokumentālus darbus parādīt šajā pilsētā. Es domāju, ka cilvēki to novērtē.